Visbiežākā metāla apstrādes operācija ir urpšana, un otrā vieta ir metāla griešana. Protams, ja mums vajag sagriezt uz pusēm tādu cauruli, mēs varam paņemt kaut kādu rokas zāģi, zāģēt, tas aizņems ilgu laiku. Tāpēc tagad ir daudz ērtāk un vieglāk to darīt ar leņķa slīpmašīnu. Gan leņķa slīpmašīnas ir dažādas, gan attiecīgi arī diski ir dažādu izmēru, no pavisam lieliem līdz pavisam maziem. Bet šodien mēs runāsim nevis par leņķa slīpmašīnām kā instrumentiem, bet mēs runāsim tieši par diskiem, ar ko slīpmašīnas strādā. Runājot par griešanas diskiem, Wood piedāvā gan dažādus izmērus, gan dažādus veidus dažādiem materiāliem. Priekš lielas rokas slīpmašīnas, kura ir diska diametrs 230 mm, ir divi diski. Šitais ir standarta disks, un šitais ir paaugstinātas kvalitātes disks. Ir arī ļoti maziņi diski, 76 mm, kuri domāti rokas slīpmašīnai. Un viņiem rotācijas ātrums maksimālais 20,000 apgriezienu minūtē. Bet lielākā izvēle ir tieši 125 mm slīpmašīnai. Jo šāda slīpmašīna ir vispopulārākā, un laikam 90% cilvēku, kuri griež metālu, viņi izmanto tieši 125 mm. 125 diski, viņi izskatās visi gandrīz vienādi, ļoti līdzīgi, bet īstenībā ir vairākas svarīgas atšķirības. Šie diski domāti tikai metāla griešanai, nekādu citu operāciju ar viņiem darīt nedrīkst. Tāpēc tie diski ir šaurie, no 0,8 līdz 1,6 mm. Diski ir piemēroti dažādiem materiāliem – tēraudam, nerosējošam tēraudam un alumīnijam. Sanāk, visi diski, viņi domāti tikai diviem materiālu veidiem. Vai tas ir alumīnijs, vai tas ir terauds un nerosējušais terauds. Un tie diski, kuri domāti teraudam, ar viņiem ar visiem var griezt arī nerosējušo teraudu. Vurtam vispār nav disku, kuri domāti tikai parastam teraudam. Jā. Vienmēr ir gan parastais, gan nerosējušais terauds. Ja alumīnijam ir tikai viens diska veids, tad teraudam un nerosējušam teraudam ir veseli 3. Ar ko tad viņi atšķirās? Atšķirās ar kalpošanas laiku. Ja? Tātad šis sarkanais, tas mums ir vispieejamākais. Ja, šis jau būs otrā līmeņa. Un šis jau premium kvalitātes long life griešanas disks. Strādājot ar griešanas diskiem, ir jāievēro vairākas svarīgas nianses. Pirmkārt, obligāti izmantojiet aizsargbrilles, cimdus un austiņas. Otrkārt, obligāti ir jāizmanto papildus diska aizsargs. Tas pasargās gan no kādām lidojošām lauskām, gan no dzirkstelēm. Un vēl ir svarīgs trešais moments, par kuru daudzi cilvēki vispār aizmirst un nepievērš tam uzmanību. Tas ir derīguma termiņš. Uz katra diska norādīts speciālais derīguma termiņš – gads un mēnesis. Diskam, kam beidzās derīguma termiņš, viņš kļūst bīstams, viņš var saplīst strādājot, un vēl vienkārši tas disks viņš kļūst mazāk efektīvs. Jūs varat uztaisīt daudz mazāk griezumu nekā ar disku, kurš ir svaigs. Vurt veikalos diskus var pirkt gan pa vienam, gan iepakojumos pa 10, pa 25 vai vairāk gabalus.